Tā ir uzlabota uzsūkšanās, tā ir jaudīga uzsūkšanās jauda mūsu organismā. Rezultāts no fermentētiem šiem te sastāviem dod mums iespēju, kad šis te produkts strādā daudz jaudīgāk, viņš daudz labāk uzsūcās mūsu šūnās, un ir šī te, bet teiksim tā, viedā ietekme uz mūsu organismu. Jo mūsu organisms jau ir ļoti gudrs. Viņš pieņem to, kas ir no dabas nācis. Fermentēšanas ceļā un speciāli šajā fermentēšanas tehnoloģijā šis tiek pastiprināts, un mums aktīvās vielas nonāk mūsos ātrāk, ja, un rezultatīvi. Tāpēc arī antioksidatīvā īpašība arī tiek pacelta, ja, un ar šīm tehnoloģijām, taiskaitā arī ar fermentācijas tehnoloģiju, tiek samazināts kairinājums, ja, tad attiecīgi arī alerģiskie riski tiek samazināti. Vēl viena tehnoloģija, kas, ja mēs runājam par alerģiskiem riskiem, ir augstās attīrīšanas tehnoloģijas. Tā ir tik ļoti atdalītas jebkādas alerģētiskās šīs izraisošie momenti, kad šo saņemtie komentāri par to, ka ir iespējama alerģiskā reakcija, ir varbūt gadā vienu reizi, un tad vēl ir īstenībā jautājums, vai tas bija tieši tas produkts. Ja? Tad attiecīgi ir ārkārtīgi šīs te augsts rezultāts. Šī fermentācijas tehnoloģija tiek pielietota gan uztura bagātinātā tieši hemohīmu ražošanā, noniju ražošanā, un arī kosmetoloģijā. Kosmetoloģijā fermentēti produkti ar probiotiskiem elementiem, ja, šīs ir ārkārtīgi veiksmīgs savienojums, lai šī kosmētika sniegtu jums to rezultātu, ko jūs vēlaties sagaidīt ilgtermiņā.